Labadiena, draugi! Mēs esam nolaidušies Polijā un es tagad esmu ar vienu no saviem labākajiem draugiem no, kā teikt, no jaunības, ar Tomašu. Viņš brauc. Es neesmu tavs draugs no jaunības. Labi, viņš ir vecuma draugs. Un es esmu pie Katovicas. Mēs jau esam Rudačnovskā. Mēs esam Polijā. Tas ir 3. vai 4. pilsētā no Katovicas. 3. Pilsēta no Katovicas. Tagad mēs aizbrauksim pie Tomaša, nolikt mantas. Un tad es reāli gribu alu, es gribu paēst, es gribu nopirkt savu pāris lietas, izskalot muti. Un tad jau redzēs, ko Polija piedāvā. Davai! Mēs ar Tomašu esam tagad bīstamākajā Polijas rajonā. Viņš teica, ka pa dienu mūs neviens te nevar nogalināt. Es ceru, ka viņam ir taisnība. Te izskatās diezgan tāds interesants. Skaties, viss ir tāds, tas ir Tomašs. Čau. Čau. Viņš ir pols, bet viņš runā latviski nedaudz. Vecīgi, es zinu, bet tā ir. Un redzi? Vecīgi, es zinu. Skaties, te ir viss tāds krāsiņas. Riktīgi kruta. Čau, esmu pie Tomaša ar Jēzu, un mēs brauksim uz kalniem šodien. Jau. Tas ir Gustiņš, Tomaša kakītis. Gusti, jā. Viņš vēl to nezina, bet viņš brauks ar mums kopā uz kalniem, vai ne, Gustiņ? Vai ne? Gatavs uz kalniem braukt? Brauksim? Gatavs uz kalniem braukt? Brauksim? Brauksim? Let's go! Gustiņ, let's go! Pati pirmā māja, ko es ieraudzīju, kad atbraucu pie Tomaša. Kā tu mani sauc? Roliņ. Tajā brīdī, kad viņš saka Roliņ, es jau zinu, ka būs kaut kas interesants. Viņš tāds, pirms mēs braucam, man tev stundiņu jāizbrauc pie friziera. Viņš ņem un aizbrauc pie friziera. Atstāja man 2 stundas ieslēgt istabā ar kaķi. Nekas kaķis forši, ļoti forši ir. Bet tagad beidzot ir, mēs esam kaut cik gatavi un brauksim uz kalniem, pumpēt ūdeni. Tā vismaz. Es nezinu. Tomašs mēģina uzlikt kaķim siksniņu. Gustiņ, ejam? Rolands runā latviski ar kaķi, ar poļu kaķi. Poļu kaķi nerunāja latviski. Gustiņ, latviski saproti? Nerunā latviski. Negribi, ja? Galīgi negribi iet, vai ne? Gustiņ. Nāc jāiet pa kāpnēm lejā. Gusīti. Gus. Saprot latviski, Gusī? Nu, ja, ka saprot, es jau zināju. Es domāju, 3, 2, 1 durvis atveras. 3, 2, 1 durvis atveras. Pagājuši 3 stundas. Gusiņš nav tālu ticis. Es viņu saprotu. Tu saproti? Viņu. Gus. Braucam. 4. stunda. Mēs esam jau tuvu. Drīz mans atvaļinājums beigsies, bet kaķis ir gandrīz mašīnā. Tomaš, ko tu dari? Es gaidu kaķi. Cik? Nē, man ir vienkārši, jā. Man ir 38 gadu. Progress. Ir liels progress.
tas nav problēmas. Vienkārši tās ir tā. Nu, tad mēs beidzot braucam. Gusiņš arī visu laiku priecājās un bejaustās visu laiku. Viņam reāli gribās uz kalniem. Es nezinu, pat cik tas tālu ir. Tomaš, cik tas ir tālu? 115 kilometrus. Nu, nav tik traki kāda stunda un nedaudz. Nē, stundā ne. 2 stundas un 15 minūtes. Nu, re, Gusī. Laiks ir palicis nedaudz labāks. Kā var redzēt, ka noskaidrojies, es nevaru atvērt. Kaķis joprojām jāud. Tomaš šādi burgeri. Vai jūs vispār dzirdāt, ko mēs runājām? Gan jau, ka dzird. Kalni mēs nākam. Milžu lietus. Es neko neredzēju. Rolands. Mēs tuvojamies kalnam. Lietus arī beidzās tā kā vienkārši uz šķērēm. Nogriezim nav vairāk. Mēs atbraucām, nāc. Nu nāc ārā. Nu nāc. Nāc ārā. Ir. Es atbraucis. Viņš viss aizgāja. Reku pie mājas iekšā taku sēta. Mēs atbraucām, nolikām mašīnu šeit. Mēs esam kalnos diezgan augstu. Un te ir tā kā vārtiņi. Un aiz vārtiņiem ir upītis strautiņš. Strautiņš, kas tek no turienes. Smuki tā ir. Mierīgi, klusi. Gustav! Tu esi priecīgs, ka mēs neesam vairs mašīnā? Šī māja piederēja Tomaša vecmāmiņai un vectētiņam. Kā mēs labi varam redzēt, es stāvu uz grīdas un es īsti netieku iekšā, tāpēc, ka es esmu pa garu. Es esmu stipri pa garu. Tas ir pierādījums tam, ka cilvēki agrāk bija stipri mazāki. Tomašs mēģina man iestāstīt, tas tāpēc, lai saglabātu siltumu, bet, nu, es nezinu, es tam īsti nepiekrītu. Jā, mēs pazaudējām kaķi. Viņš aizgāja, mēs ienācām iekšā, vārtus atstājām vaļā. Kaķis nav. Visu izmeklējāmies. Ai, tu esi razbainieks. Gus. Tomaš, kur tu atradi kaķi? Zem koka zārās. Un ko tu domā par kaķi? Ko tu par viņu tagad domā? Es nezinu tādus vārdus Latvijas. Pazaudējām kaķi, atradām kaķi. 2 stundas nočakarējāmies ar ūdenspumpi, pieslēdzām mājai ūdeni. Man sāp kāja, pačīkstēja Tomašam par to, un viņš man iedeva tāda tipa zābakus. Ērču lieta. Tomaš? Jā, labi. Smird. Atradām gotiņas. Tā kā jau uz kalniem. Un aitiņa. Tā. Mēs ejam uz kaut kādu kalnu akmeni. Tomašs man teica, ka viņš vajag parādīt akmeni kalnos. Tomašs, kur mēs esam? Kas tā ir pa vietu? Kalnos, jā. Ir visi tādi pauguri. Mēs esam salīdzinoši augstu kalnos. Staigājot uzgāja šādu. Šī ir Barotava. Barotava. Priekš meža dzīvnieciņiem. Lāčiem, vilkiem, ziloņiem. Cilvēkiem. Bet nu tā principā, te stirnas dzīvo, vai ne? Stirnas pārsvarā dzīvo šeit.
Buki, bembijas, stirnas. Nu, tā, jā. Tak. Ko? Nu, kas ir? Kas šitā ir pa zāli? Šitā violetā? Gaidi. Gaidi zāli, jā. Gaidi zāli. Atradām ogas. Šī ir atslēgā pusmēžu. Mums vairs nav atslēgas, kā mēs tiksim. Viegli iet te ir. Sēna. Taču nesam poļu mežā. Tiski izaudzis no koka. Mēs abi divi ar Tomašu vairs neesam jauni. Diemžēl. Mēs neesam jauni. Un, Nesam bērni, nesam jauni. nu, to es tagad nezinu, bet, nu, kāpjot visu laiku uz augšu, jūs zin kā Latvijā tie meži, viņi tā kā visu laiku vienā levelī, un šeit ir tā kā visu laiku uz augšu jākāpj, un, nu, nogurdinošs process. Nav gailenis. Jā, gaileni ir dzelteni, šitā ir suņu sēna. Jā, viņš izskatās, ka tāds akmens. Pat koki ir ekologi iekšā akmenī. Nu, klints, bet viss ar zemi nobērt. Atradām galvas kausu. Tu zini no kāda dzīvnieka? Jā, bet es neteikšu. Ja, kad tu zini kaut ko, tad un tev kāds prasa, vai tu zini, kas tas ir, tu saki jā un neatbild, tas nozīmē, ka tu nezini. Kāpēc man būtu jāteikt, ko tu gribi, lai es teikšu? Tu nezini, ja? Tu nezini, kas tas ir. Es zinu. Nu? Es zinu. Viņš nezina. Un šeit auga arī bērzlapītes. Kā jūs viņus saucat? Pigeons? Atradām gaileni. Kurka? Tā viņš saka. Kiedalni. Gaileni. Nav daudz, parasti viņas vairāk aug Mēs kopā. vienkārši saucam tos vistiņas. Vīstiņas. Ja tā ir tiešām vistiņa, bet jā, Nu, līdzīga. šī ir vistiņa. Jā, laba mērce sanāk. Laba, garšīga mērce. Bet, kad tu stāvi pašā kalnu galā, ceļš tevi vēd gar abām kalnu malām. Pastāvi izbaudi brīdi nu dien, jo kalnā galā taču neesi tu viens. Lasīt. Es mācījos lasīt vienkārši lasot sēņu atlasu, sēņu grāmatu. Oh, wow! Oh, kā nice. Smoky. Tu nāc, kāds esi, un saki, ko tu domā. Esmu centrā, paēdu nedaudz, iedzeršu aliņu un došos tālāk. Šodien ir tā diena, kad esmu beidzot vienītī Polijā un aizbaudu beidzot viss ir. Diezgan silti, ir skaisti. Nu, esmu pašā pilsētas centrā tagad un ir agrs rīts. Poļiem, tie, kas sako līdz manam kanālam, zina, ja, kad Polijā pagaidām es atradis vienīgo vietu, kur krēslus tiešām saliek normāli. Un
Visur, kur es esmu bijis ar krēsliem, viņi izdomā visādas muļķības. Bet Polijā kā pa brīnumu, viss ir kārtībā. Redzēs, ko Polija piedāvā. Čau! Un cilvēkiem Parciņā ir pat uztaisīt, zin, tādi soliņi, kur ir no augšas arī tā kā teorētisks jumtiņš un zaļuma aizmugurē. Un tad pilns ar viņiem ir. Zin kā, kad cik gribi var atnākt, atnāc ar draugiem, ar ģimeni un netraucēti tu var apsēsties. Tev, zin kā, San Diego apsēdēs, tad tu īsti netraucē ne blakus nevienu un pastīties uz ēkām. Un šitā ir tāda interesanta lietiņa parkā, ka šeit pie Parciņa ir tāda mīlestības sirsniņa, kurā iekšā ir tā kā korķīši no visādām. Godīgi sakot, nezinu, kāpēc. Poliski viss ir skaidri un gaiši rakstīts. Polija, lai gan ir Eiropas Savienībā, izrādās, ka Polijā viss joprojām notiek ar zlotiem. Kā sacīt, jāsaka, aptuveni 20 zloti ir kādi 4-5 eiro. Pirms braucu uz Poliju, nevis netīšām, bet domājot par to, ka Polija ir Eiropas Savienībā, samainīju visu savu naudiņu uz eiro. Tikko kā iebraucu Polijā, tad redzu, visur ir zloti. Temperatūra Polijā pēdējos gados ir ļoti augsta. Kā man Tomašs teica, ka aptuveni 30 grādi ir pilnīgi normāli katru dienu vasarā. Ziemas ir palikušas daudz siltākas, līdzīgi kā Latvijā, bet vasaras ir stipri karstākas. Kā piemēram, šodien ir rīts, pulkstens ir aptuveni kaut kādi 8-9, un temperatūra ir jau aptuveni 30 grādi pēc Celsija. Līdzīgi kā Latvijā cilvēki mīlestības dēļ ir gatavi pakarināt atslēgu uz tilta. Ļoti daudz gājēju pārējas ir un bez luksaforiem, kā arī, kā var redzēt, ir riteņbraucēju ceļi. Šīs gājēju pārējas bez luksaforiem ir stipri vairāk nekā es esmu redzējis vairākās citās valstīs un pilsētās. Vietās, kur gājēju pārējas ir ar luksaforiem, cilvēki tiešām stāv un gaida zaļo gaismu, jo, ja tevi ieraudzīs policija, ejot pāri pie sarkanās gaismas, tu noteikti tiksi noštrāfēts. Polijā tā nebūs. Nes, kāpēc ieeja šajā parkā man atgādina vērmeņdārzu. Kaut kāda ļoti līdzīgas sajūtas ir ejot viņā iekšā. Manuprāt, arī šāda tipa cēliņi parkos ar bruģīti ir stipri labāk nekā asfaltēt. Glivicā esmu arī ievērojis, ka ļoti daudzās vietās ir lauvas. Iespējams, ka tā ir kaut kāda Glivicas vai Polijas kāds nacionālais dzīvnieks vai tuvu tam. Un fonā mēs redzam šo brīnišķīgo botānisko dārzu, kurš diemžēl ir ciet. Bet kā var redzēt, šeit ir tādi gan eksotiski augi, gan cilvēki dara jogas, gan palmas, gan lieli un skaisti koki, kā arī paskatījos, paši koki diezgan labi sakopti. Tādas lietas ir ļoti nepieciešamas parkiem un ne tikai, arī privātajiem, lai koks ir vesels un labi izskatās. Un nedaudz no āras paskatīsimies iekšā šajā lielajā siltumnīcā. Un ir diezgan episki. Tiešām ļoti žēl, ka es viņā netieku iekšā. Bet no otras puses, varbūt arī nevajag. Visi tāpat labi var redzēt. Nevar gan es tikai melot. Reklāmas pauze. Nopietni, man neviens nesponsorē. Bet, ja vēlēs pierakstīties kanālam, droši to var darīt un atstāt arī kādu komentu savā. Var atstāt arī savā kanālā, bet vislabākais būtu manā kanālā, kādā no maniem video. Paldies! Vairākus gadus atpakaļ ļoti daudzi poļi devās ārpus Polijas, jo Polijā bija ļoti slikta ekonomiskā situācija. Lai piepelnītos ārpusē Vācijā, Anglijā, Nīderlandē, Norvēģijā. Bet dotajā brīdī ļoti daudzi poļi atgriežās Polijā, pēc personīgās pieredzes, varu teikt, dzīvojot Anglijā.
ka lielākā daļa poļu draugi, ieskaitot Tomašu, kuru jūs redzējāt vai redzēsiet šajā video, ir atgriezies Polijā un ir ļoti apmierināts ar situāciju dotajā brīdī. Poļu valoda nāk no slāvu valodu grupas, kas nozīmē tikai to, ka krievu valodā runājošie vai cilvēki, kuri saprot krievu valodu, viņiem ir ļoti viegli saprasties ar poļiem. Ļoti daudzi vārdi ir ļoti līdzīgi, un pāris vārdus jau esmu iemācījies šeit būt 3 dienas, esot 3 dienas. Kā piemēram, dziękuję, dzięki nozīmē paldies, dobra nozīmē kā labs, un tā ir jā, vai kā viņi ļoti bieži un daudzi no rītiem saka dzień dobry, kas nozīmē, kā jau saprotat, laba diena. Protams, kā jebkurā normālā Eiropas pilsētā šeit ir iespēja uz vietas noīrēt riteni un arī skūteri. Skūteris gan esmu redzējis nedaudz mazāk, riteņus pietiekami daudz. Ieradies tādā vietā, kas saucās Kaķa kafēnīca. Un te ir pilns ar kaķīšiem. Kaķis sēž uz galdiem. Labi, uznāca man pie galda klāt. Nu tad tā, viens man arī ir ielīdz klepī. Kā var redzēt, ja? Man sēž tur vēl viens. Mjau! Un tiešām atgādina nedaudz vecos Rīgas dzeltenos autobusus. Šeit es nevaru iet. Nu jā, un dzīvojamās mājas, protams, tīri parasts standarts bloku mājas. Un kā lielākā daļa Eiropā. Nu, visas stūru veikaliņas sauc vienādi Žapka. Vietas nosaukums Baildona. Pilsēta. Vienkārši ir pilsēta zīme, sākās nākamā pilsēta. Pilsēta beidzās, zīme, sākās nākamā pilsēta. Diezgan apdzīvota vieta. Roberts Levandovskis ir Polijas labākais futbolists. Pilsētas mērus Polijā sauc par prezidentiem. Un pie daudz dzīvokļu mājas tāda pils. Daudz dzīvokļu māja un pils. Nice balkoniņi. Stūraveikals. Vienā brīdī šis tornis, kurš ir veidots tikai un vienīgi no koka, bija augstākais tornis Eiropā. Bet pasaulē joprojām varētu būt, kad ir augstākais Eiropā. Otrais pasaules karš sākās, teorētiski sākās šeit pie šī torņa. Notika tā, kad Vācijas karavīri pārģērbušies par poļu aktīvistiem, ieradās šeit pie šī garākā, augstākā koka torņa dotajā brīdī Eiropā un otrā garākā torņa pasaulē. Ieradās un ieņēma šo torni un pārraidīja radio ziņu
Vācijai, ka poļu aktīvisti ir ieņēmuši radiotorni Polijā, Glivice, kas deva iespēju vāciešiem uzbrukt Polijā. Jā. Nu, kā jau parasti, viss notiek tā. Viss tā arī sākās. Tā esmu kajaka vietā, mēs te visi pulcējamies. Mums tagad bija tāds nedaudz ievadiņš par to, kas un kā būs. Un viss bija tīrā un skaidrā poļu valodā. Vienkārši stāv un neko nesaprot. Tas ir ārpus kajaka vietas. Tāds smuki viss ir. Tā ir tā vieta, kur mēs kajakojam. Tā mēs esam laiviņā. Un tagad mēs eju saucim. Bet nu Tomašs jau negribēja gaidīt, viņš vienkārši sāka mokšīt uz priekšu. Jā, nu tagad izskatās, ka būs savaiks. Mums arī aiziet visi. Okay, Tomašs, I'm putting camera down, I will start doing this stuff. Mēs nedaudz iesprūdām. Tomašs izdomāja dzert. Tomašs dzer kolu. Filmē vai fočinē. Un, nu, tā te izskatās brīčs. Ko es saku brīčs? Tilts. Visas laiviņas aizbrauca. Mēs esam pēdējiem. Nu, visticamāk, ka tā arī būs līdz pašām beigām, jo mēs jau nekur nesteidzamies, vai ne, Tomaš? Mēs nesteidzamies nekur. Nē. Uz upes ir vislabāk. Zupā. Uz upe ir vislabākais. Uz upes. Zupa ir labāk. Zupa ir labāk. Kā mēs esam tagad laiviņā? Nu, tad kā mēs ieradāmies šeit? Pirmkārt, mēs bijām nokavējušies, mums jau zvana, prasa, nu, kur jūs esat? Tomašs saka, mēs esam 10 minūšu attālumā. Knapi paspējām, samaksājām. Un Tomašs savāc un aizved prom ar mašīnu. Un man pasaka, tavai, paliec. Tad būs izstāstīt par visu, kas un kā, kur un kas. Un es palieku stāvu un skatos un smaidu. Neko nesaprotu. Viss notiek poļu valodā, ļoti ātri, visiem izstāsta. Nu, bet mēs pagaidām esam laivā. Tas jau ir viens bonus, ja? Un ir tik nice apkārt. Nu, ir tik forša diena, ir kaut kāda. Ir rīts, nav, ir kaut kāda 9:30, varbūt 10. Es peldēju, no Ventspils uz Visbiju. Sajūta ir tāda, kā esam paradīzē. Jā. Upe. Dan, laivu braucienas galā, kādas 2 stundiņas mēs bijām. Riktīgi forši ir. Tā upe arī tāda, ka tik seklāka nekā vajadzētu. Diezgan bieži jūtu dibenu ar kajaku. Līdz ar to bet, nu, riktīgi labi atpūt. Visiem iesaku, ja kaut kur braucat un ir iespējams paņemt kajaku. Kopā samaksāja 120 zlotus. Mēs uz 2 uz kajaku. Un 120 zloti, nu, ja teiksim, 20 zloti ir piecītis. Nu, tad 25–30 eiro. Man liekas, tas pilnīgi normāli ir. Davai. Šeit tā kā Katovicē ir tāda vieta, kur ūdenī var ieiet, atvēsināties, jo ļoti karsts ir visu laiku. Par Poliju kopumā lēti, tīri interesanti, ja zini, ko meklēt. Angļu valoda ir labā līmenī, bet vai es brauktu vēlreiz? Žabkā. Nu, tas arī viss.